Tad šodien mums runa ir par Network World aliansi, kas dibināta 2010. gada maijā. Tad mēs maijā nosvinējām jau 1 gadu, un Helmuts Spīkers ir šīs kompānijas dibinātājs ar lielu uzņēmēju pieredzi, liekot visas savas zināšanas lietā. Viņš pārdeva savu iepriekšējo kompāniju un nodibināja, izveidoja šo te jauno Network World alianse. Kādēļ alianse? Mēs šeit uz zemeslodes redzam daudz kompānijas. Tātad uz šodien tās ir 13 kompānijas, kurām pamazām pievienojas pa vienai klāt, un nav zināms, cik kompāniju mums vispār būs, bet par to mums ir liels prieks. Un Network World alianse ir kompānija, kuru mēs varam nosaukt par vienu lielu internetu veikalu, kas uzņem neticami lielus apgriezienus. Kāpēc tā? Visiem patīk gan skaistās atlaides, ko mēs saņemam par pirkumu, gan kvalitatīvā prece, gan arī, varam teikt, inovatīvā prece. Visi šie labie, jaukie produkti tiek ražoti Vācijā, Ahlenes pilsētā, kur ir ļoti liels office, ko mēs redzam šajā slaidā, loģistikas centrs un arī viena liela ražotne, par kuru es jums pastāstīšu vēlāk. Un tātad mēs sāksim pamazām apskatīties šo te jauko produkciju, ar ko tad mēs iekarojam tirgu. Mēs, kā padomdevēji, kas jau esam satikuši šo skaisto kompāniju un šo skaisto internetu veikalu, un sāksim ar mūsu klasisko mikrosilver sēriju. Tātad mikrosilver sērija satur sudrabu. Sudrabs ir ļoti spēcīgs antioksidants, un tātad tāds, kas cīnās ar dažādiem mikrobiem, zināms jau no seniem laikiem, un tiešām ļoti labi darbojās. Ko es varētu par šo līniju pastāstīt? Vienreiz mēs esam dzirdējuši šīs te brīnišķīgās atsauksmes par mikrosilver zobu pastu, ar kuru mēs tīram zobus, noņemam zobakmeni, tiekam vaļā no dažādām ķibelēm, smagaņu asinošanām un tādām lietām, bet tātad, ja mums ir radušās problēmas ar kaklu, paturam mazu zirnīšu lieluma daudzumu pastas uz mēles, un nākošā dienā mūsu kakls ir pilnīgi vesels. Tāpat ļoti iecienīta ir šī te sudraba līnijas kāju peldes vanniņa, kurā mēs pieliekam sāli, kuram klāt ir sudrabs, ļoti brīnišķīgi noņem nogurumu, atjaunot tātad vakarā spēju justies mundram un turpināt vakara gaitas arī pēc darba. Iecienīts tāpat ir arī mikrosilver šampūns. Šampūns ļoti labi kopi matus, mati paliek vīgi, ļoti patīkami, bet pati galvenā lieta, ko šampūns dara, ļoti lielā ātrumā likvidē blaugsnes, bet blaugsnes likvidē strādājot ne tikai uz to, no kurienes mums ir šīs novēršot sekas, bet arī strādā pie cēloņa. Tātad šajā mikrosilver līnijā varam teikt, ka mums ir viss zobu pasta, tātad šampūns, ziepes, krems, roku krems, kāju krems, īpaši ieteiktu arī kremu, kas ir domāts gan sejai, gan ķermenim, ja, un tādiem cilvēkiem, kuriem ir kādas egzēmas vai kādas tādas sarežģītas lietas. Tātad mikrosilveri, tas būtu numur 1, kas varētu būt mūsu ikdienas ķermeņa kopšanas līnijā. Bet tas vēl nav viss no šiem dārgmetāliem. Vēl augstākas klases ir šīs te pie Blue Nature sērijas 24 karātu zelta līnija. Ļoti iecienīta līnija, to es arī redzu pēc ofisa. Es tātad dzīvoju Dānijā. Mūsu Dānijas ofisā uz šo brīdi šis komplekts jau ir izpirkts. Protams, viņš būs atkal, ir pieejams vairs tikai nakts krems.
Tas nozīmē, ka ne tikai tas, ko mums Krievijas partneri stāsta, ko mēs paši varam jums pastāstīt par šo jauko kosmētikas līniju, bet redzam, kā viņa tiek izpirkta. Šī kosmētikas līnija uz 24 karātu zelta piedevu ir ļoti kopjoša un domāta visai ģimenei, tātad gan sievietei, gan vīrietim. Āfrikas mistika. Ļoti interesanta līnija, kuru var ieteikt arī kosmetiskiem saloniem, bet mājās viņa noder kā sērija ļoti, ļoti sausai ādai, jo šajā sērijā ietilpst baobaba koka eļļa, kas mīkstina ādu, kas ādu mitrina, ļoti, ļoti laba un iecienīta sērija. Nākamais produkts mums ir ļoti interesants produkts un arī iecienīts produkts, ko var lietot gan vīrieši, gan sievietes. Tas ir šis te intensīvais krems uz baltās tējas bāzes. Kopj, saudzē, un ja āda jau pat ir iekaisusi, ieteicams sākt lietot tieši šo krēmu. Visplašāk pārstāvētā Blue Nature kompānijas līnija ir uz aloja vera bāzes, un par to es jums šodien pastāstīšu nedaudz vairāk. Slaidā jūs redzat kastīti, kur virsū ir rakstīts boks. Tas ir līdzeklis, kuram būtu jābūt katrā mājā. Šis līdzeklis tiek piedāvāts arī pirmajā starta pakā. Un kas tad tur ir iekšā tik īpašs? Pirmais, kas tur ir īpašs, tas ir SOS sprej. Šis nosaukums SOS tiešām ir kā SOS palīdzība pie jebkurām ķibelēm, kas var atgadīties. Pat virtuvē, ja ir gadījusies apdedzināšanās ar taukiem vai pie plīts pieskaroties, šie apdegumi ir ļoti nepatīkami un kādreiz var būt tik spēcīgi apdedzināts, ka cilvēkam ir ilgstoši jācīnās ar šīm lietām, bet ja mums stāv turpat par rokai SOS sprej, mēs viņu uzsmidzinam un nākamā dienā esam aizmirsuši, ka mums vispār kaut kas tam līdzīgs ir bijis. Tāpat šobrīd ir vasara, gadās arī apdedzināties saulē, arī mēs uzreiz atceramies, ka mums SOS sprej ir līdzi. Iegriežam pirkstā, vienalga, kas mums notiek, mums pirmais līdzeklis ir šis te SOS sprej. Kāpēc viņš tik labi darbojās? Jo šajā līnijā, gan kremos, par kuriem stāstīšu, gan šajā te sprejā, pirmām kārtām, kā pirmais komponents ir aloja vera. Un aloja vera tiek audzēta īpaši priekškompānijas Meksikā, noņemta ar rokām. Šī te miziņa, kas mums nav vajadzīga un kura satur pat arī indīgas vielas, tiek noņemta, un šajos visos līdzekļos kosmētiskajos tiek izmantots tikai mīkstums, kas ir ļoti, ļoti efektīvs, un aloja veras līnija satur līdz pat 80% tieši tīras aloja veras. Šajā pašā boks kastītē iekšā ir arī nākamais brīnuma līdzeklis, kuru mēs varam saukt par dziedinošu līdzekli, kas satur tātad propolisu un aloja vera. Ļoti spēcīgs līdzeklis, ja ir kādas tiešām sasitumi vai gadās iegriezt pirkstā, vai vienalga tātad, kur mums vajag noņemt kādas sāpes, un uzreiz arī, lai mums sadzītu šīs lietas, mēs ņemam šo te uz propolista bāzes kremu. Ļoti labi kopsaudzē ādu, varam likt arī uz sejas ādas, varam likt uz rokām, tātad uz visa ķermeņa. Ļoti patīkama, smarža nedaudz propolista, tiešām pati pārbaudīju, mums šeit Dānijā nav iespējams aptiekā bez ārsta receptes nopirkt zāles, un vakardien domāju, ko darīt, un atcerējos, ka man ir propolis. Un tiešām nākamā dienā par jebkuru ķibeli var aizmirst, ja mēs lietojam šo te propolis kremu. Un trešā lietiņa, kas ir šajā bokskastē, tas ir termolosjons. Termolosjons ir iecienīts tiem, kuriem sāp muguras,
Tiem, kuriem varbūt sāp jau locītavas, noteikti lietojiet, nav nepieciešams pirkt aptiekā šos te līdzekļus, kuri satur ķīmiskas vielas, jo šis termolosjons pie mūsu klientiem ir pārbaudīts un ļoti, ļoti iecienīts. Tātad šo te boks kastīti, ja mums vajag ļoti jauku dāvanu, ņemam kā pirmo un tiešām priecājamies par to, ka mums starta pakā viņa ir ielikta un mums viņa ir pieejama jau ar atlaidu. Tas būtu par šo te boksu. Pie aloja veras sērijas, protams, mums ir pieejams pilnīgi viss. Ādas attīrošie pieniņi, šķidrās ziepes, zobu pastas. Zobu pasta arī tātad dziedē smaganas, nomierina, noņem zobakmeni. Bet ko es gribu īpaši uzsvērt? Tātad krems ap acīm. Tiem, kuri nesā lēcas, ļoti, ļoti ieteicams lietot šo krēmu, jo viņiem tiešām ir jāmeklē, kurus viņi var lietot, un šis ir numur 1, kuru mūsu partneri ir atzinuši un augsti novērtējuši kā krēma tieši šiem cilvēkiem, kuriem ir lēcas. Protams, arī visiem pārējiem. Tātad šo aloja vera sēriju lietojam ikdienā. Šī sērija ir ļoti ekonomiska. Tātad pasūtot jebkuru produktu no šīs sērijas, jūs lietosiet, āda to novērtēs, un galvenais, ka lietosiet ilgi, tātad ekonomiska. Vēl ļoti augst novērtēts ir arī roku krems. Roku kremu lietojot, tiešām cilvēki uzreiz redz izmaiņas, kā, teiksim, ja ir darbs celtniecībā, vai arī kaut kur lauku darbos, rokas ļoti, ļoti no tā cieši. Lietojot šo roku krēmu, ātri ir redzami šie rezultāti. Ir šampūni, ir balzāmi, un tieši par alojas veras šampūnu gribu teikt, to mēs iesakām saviem klientiem, kuriem ir krāsoti un bojāti mati. Sākot lietot šo te šampūnu, kas ir uz aloja veras bāzes, jūsu klienti būs jums pateicīgi, un būs šīs kompānijas pastāvīgie klienti un jūsu nākamie partneri. Tas būtu īsumā par šo te sēriju, jo visu pastāstīt nav iespējams, bet tiešām ļoti, ļoti augsti vērtējama sērija. Pieskaršos arī nedaudz bērnu sērijai, kas ir uz aloja vera bāzes. Šīs te priekšpusē redzamais komplektiņš ir ļoti labas košļājamās tabletītes vai konfektes, kā mēs varētu teikt, bērniem ēdienu starplaikos. Mums nu pat bija skola, kurā ārste stāstīja par to, cik neveselīgi ir bērnam starp ēdienreizēm apēst pat vienu ābolu, kas notiek viņa kuņģī. Tātad mēs, vecāki, pirksim šīs te tabletītes, dosim ēdienu starplaikos bērniem, dienā var dot pat līdz 6 tabletītēm. Šeit ir klāt tātad aloja vera un mikroelementi, kas novērš šo vajadzību pēc niekošanās un našķošanās. Bērns vairāk neko arī neprasīs. Viss, kas ir pie aloja veras sērijas, ko piedāvā bērniem, gan kremi, gan šampūni, gan ziepītes, viss ir ļoti, ļoti ādu kopjoši un saudzējoši. Īpaši atzīta ir matu kopšanas līnija un šampūns. Tiem bērniem, kuriem mati lokojās, kuriem ir grūti izmazgāt un pēc tam vēl grūtāk ir izķemmēt. Tiešām par aloja veras šo te šampūnu bērniem ir ļoti, ļoti labas atsauksmes. Tātad šo kā pirmo piedāvāsim tiem vecākiem, kuriem ir bērni, jo atkal šeit satur līdz pat 45% tīras aloja veras, tas ir kā pirmais sastāvā, un pēc tam ir vēl visi ļoti labi komponenti, nesatur dažādas sintētiskas vielas, kas kaitē bērna veselībai. S-efekts. Šī arī ir ļoti jauka līnija pie Blue Nature, kas kopj ādu un kopj īpaši jaunajām māmiņām, ja ir izveidojušās strijas, bet tāpat mēs šo S-efektu varam lietot, ja ir izveidojusies celulīta kārtiņa. Protams, viņu tik ātri likvidēt nav iespējams, bet kopā
jūs redzat slaidā ar aloja veras sulu. Ar aloja veru mēs šo lietu ārstējam no iekšpuses, un ar S efekta krēmiem mēs šo ķibeli ārstējam no ārpuses. Pirmais efekts ir ātri redzams, bet gan kā ādas izlīdzināšanās. Tātad, lietojot šo krēmu ilgāk šo līniju, mēs varam sakārtot arī tādu lielu problēmu kā celulīta. Šī līnija pie Blue Nature ir līnija, ar kuru mēs veidojam matus, tātad frizūru, gan putas, gan tātad fiksatori, gan matu laka un matu želēs. Ļoti, ļoti efektīva, mati nestalīt, lietojam un priecājamies, kā mūsu frizūra izskatās. Un tagad pārējām pie ļoti nopietnas un vajadzīgas sērijas Blue Nature, un šeit ir arī iekļauta Benefitāla firma jau, tātad uztura bagātinātāji. Pie uztura bagātinātājiem es gribu teikt, mēs visi zinām, ar pārtiku mēs šobrīd vairs nevaram uzņemt tik daudz vitamīnus un mikroelementus, par to es arī pastāstīšu nedaudz vēlāk. Mums ir nepieciešams lietot kaut ko klāt. Pati esmu novērtējusi, kad strādājot šajā kompānijā, rezultāti ir redzami ļoti ātri, jo šeit mēs varam izvēlēties dažādus vitamīnus, dažādus mikroelementus un mainīt viņus, pārbaudot, kuri tad mums patīk vislabāk. Tātad, kā pirmo jūs redzat Vitality. Vitality mēs varam dzert visa ģimene, ļoti, ļoti bagāts ar visiem vitamīniem un nepieciešamajiem mikroelementiem, tātad dodam arī bērniem. Tāpēc es saku, ka šo lietojam visa ģimene. Tad nākamais, ko es gribu uzsvērt, ir ProCap sērija. ProCap sērija ir matu kopjoša līnija, kura ir domāta atsevišķi vīriešiem un atsevišķi sievietēm. Jo tas, kas der vīriešiem, nekādā gadījumā nevar derēt sievietēm, jo vīrietis un sieviete tās ir divas atšķirīgas lietas. Un tātad, ko šī sērija dod? Ja cilvēkiem jau ir ļoti, ļoti liels ķibeles ar matiem, mati krīt ārā, matos ir blauksnas, un mati krīt tik spēcīgi, kad jau varbūt ir iestājusies arī plitpaurība, tad lietojam šo te ProCap, gan šampūnu, gan arī tādu kā toneri pēc tam, un klāt vēl kapsulas. Pēdējie rādītāji, ko mūsu partneris stāstīja, kad viņam tiešām mati sāka atjaunoties un augt tur, kur viņu vairs nebija, pat lietojot tikai šampūnu. Bet katrā ziņā lietojot kopā visu šo sēriju, rezultāti ir acīm redzami, un šī sērija ir ļoti, ļoti novērtēta. Pāriešu pie Benefitāla. Benefitāla sērija, tā ir aktīviem cilvēkiem, sportiskiem cilvēkiem un cilvēkiem, kuri ikdienā, kā jau teicu, arī tātad neuzņem šos vitamīnus un minerālu vielas. Pie šīs sērijas ir ļoti daudz produktu. Tā ir skaitā arī jogurts kā jaunais produkts, jogurtu, kuru mēs gatavojam mājās. Šis jogurts ļoti brīnišķīgi atjauno mikrofloru un īpaši tiem, kuri ir ilgstoši lietojuši antibiotikas. Ko pati no šīs Benefitāla sērijas esmu izmēģinājusi, tas ir Sirep. Sirep ir iecienīts produkts, mēs esam daudz jau viņu lietojuši, bet tā pirmā atsauksme, kas no manas puses varbūt Sirep, tiešām strādā arī kā svara regulētājs. Bet uz kā pamata šis svars regulējās? Tieši uz tā, ka šeit ir pareizi salikti mikroelementi un vitamīni. Pareizi tātad šis te komponents iedarbojās uz mūsu ķermeni un ļoti labi regulē svaru. Varam mēģināt arī lietot tātad šo te Benefitāla sēriju tiem, kuriem ir arī palielināts svars. Ļoti jauka līnija pie Blue Nature ir omega-3. Omega-3 ir tātad katrai dienai nepieciešamais līdzeklis. Šis te līdzeklis ir ieteicams dot arī maziem bērniem, pat jau zīdaiņiem, pārdurot kapsuliņu
vienu pilienu var piepilināt pie pieniņa vai pie ēdiena, ja bērns tiek piebarots, un viņš uzņem tātad šīs te taukskāpes, kas ir ļoti, ļoti nepieciešams. Faktiski omega-3 būtu tas produkts, kurš būtu jālieto katru dienu. Īpaši ieteicams grūtniecēm, lai bērnam tātad augot, tiek uzņemts pietiekošā daudzumā šī te omega-3 taukskābes. Kā otrs no mūsu jaukajiem produktiem ir bāze plus. Bāze plus arī ir ļoti brīnišķīgs līdzeklis, kurš satur visus nepieciešamos mikroelementus – magniju, kalciju un pārējos, kas mums ir vajadzīgi pietiekamā daudzumā, lai mēs justos veseli un enerģiski. Kolostrum arī ir Blue Nature piedāvātais produkts, kas ir gatavots uz govs jaunpiena bāzes. Govs jaunpienā ir ļoti, ļoti daudz B grupas vitamīnu, un tieši šie te vitamīni ir tie, un viss sastāvs, ko satur šis te jaunpiens, kas stiprina imunitāti. Stiprina imunitāti, tātad dodam maziem bērniem, īpaši tad, kad nāk rudens, kad nāk ziema, kad nāk vīrusu laiks, un tieši šo te šķidro ieteicams bērniņiem dot, bet arī tiem, kuriem ir pavaināta imunitāte, veciem cilvēkiem, pārbaudīju uz savu mammu, kā viņa tieši ar šo te kolostrumu tika uz ceļa pēc ļoti, ļoti smagas slimošanas. Un tagad mēs pāriesim pie šī te jaukā profesora Virta piedāvājuma. Man gan ir jāatvainojās, kad es redzu, kad mūsu slaidi, gatavojot šo te prezentāciju, ir paņemti no prezentācijas zāles no iepriekšējās konferences, kā sākumā minēju, mūsu produkti tik ļoti ātri mainās un nāk klāt piedāvājumu klāst, kad es jums tikai stāstīšu, jo šodien tātad Daina jau bija ielikusi čatā, kad būs stāsts arī par mūsu jauno produktu, ko ir piedāvājis profesors Virts, spirulīnu. Sāksim mēs šobrīd ar pārtikas piedevu, kas ir domāta katram mums individuāli. To izgatavo tātad profesora Virta institūts, pamatojoties uz to, ka mēs aizpildam anketu, norādot gan savu vecumu, dzimumu un pieradumus, ko mēs ikdienā vairāk lietojam, tad arī kaitīgos ieradumus, vai mēs lietojam alkoholu, vai mēs smēķējam, ņemot vērā visas šīs lietas, profesors Virts sastāda tikai mums nepieciešamo mikroelementu un vitamīnu piedevu katrai dienai, un uz pudelītes tiek uzrakstīts mūsu vārds. Arī mēs esam pasūtījuši šo te preparātu, patreiz, kā tas darbojās, pateikt vēl nevaru, bet zinu, ka tas tiešām ir augsti vērtējams produkts. Bet vairāk pastāstīšu pie profesora Virta institūta, tātad par spirulīnu. Spirulīna ir ļoti plaši pārstāvēta produktu grupa mums uz šodienu, un kas tad ir spirulīna? Spirulīna ir viens no vecākajiem augiem uz zemes. Viņa ir bagāta ar varības vielām, kas satur nepieciešamās aminoskābes un olbaltumvielas, kā arī vitamīnus un minerālvielas. Un spirulīna tātad normalizē vielmaiņas procesu un stiprina imūnsistēmu. Tā satur 3 reiz vairāk olbaltumvielas kā cūgaļa, 2 reiz vairāk nekā lielopu gaļa un 1,5 reizes vairāk nekā sojas pupiņas. Interesanti ir tas, ka 10 grami spirulīna satur 36 kalorijas, un tajā praktiski nav holesterīna. Jāpievērš īpašu uzmanību tam, ka spirulīna satur gamma-linolēnskābi, kas ir tikai mātes pienā. Gamma-linolēnskābe ir būtiska. Ja mēs ēdam šokolādi, mūsu diēta ir neveiksmīga, bet ja mēs ēdam šo te piedāvāto profesoru Virta batoniņu, kurš ir ar graudu pārslām, kviešiem un spirulīnas
piedevu ļoti, ļoti garšīgs, mūsu organisms tiek sakārtots un tas dod mums veselību. Protams, ir ļoti grūti pieturēties pie veselīga ēšanas plāna, ja mums ir jādodās katru dienu uz darbu. Tad tas nozīmē, ka mums ir jāmeklē kāds restorāns, kurš piedāvā salātus, atkal jāskatās, vai salātiem nav pievienoti kādi garšas aromatizētāji vai vēl kaut kas, kas atkal mums organismā dod tikai sliktumu, bet ne labumu. Un tātad ēdot ārpus mājas, liela daļa restorānu piedāvā diētiskus ēdienus, bet ne mūsu risinājumā. Tādēļ profesors Tirts mums piedāvā 2 veidu zupas. Zupu ar tomātiem un spirulīnu un zupu ar spirulīnu, kāriju un makaroniņiem. Ļoti, ļoti garšīgas zupas. Gribu teikt, tā deva, kas mums ir jāpēd, sākumā pirmajā dienā likās smieklīga, bet tā pēdot šobrīd es jau ģimenē saku, man liekas, ka tik daudz ēdusi kā tagad, es neesmu nekad, un tik piesātinātu un labu sajūtu neesmu jutusi sen. Iepriekš lietojot, protams, kad mēs lietojām mikroelementus, bet tos mēs sākām sūtīt pavisam nesen, tad arī nebija šīs sajūtas. Bet tad, kad nebija vispār nekā un mēs lietojām tikai to, ko var nopirkt veikalā, nemitīgi bija tāda sajūta, ka kaut ko vajag nakstīties. Tad kā bada sajūta, it kā esi paēdis, bet neesi piepildīts. Un bez tam, protams, skaties spogulī un paliek jau bail. Šobrīd šīs lietas tiek visas sakārtotas, regulētas un var just tiešām ļoti, ļoti patīkamu sajūtu. Zupas nav tikai viens no produktiem, mums tiek piedāvāts arī dzēriens, 3 veidu dzērieni ar šokolādi, ar vaniļas piegaršu un ar augļu piegaršu, un klāt, protams, arī kapsulas. Kapsulas, kuras vajadzētu lietot ne tikai tiem, kuriem ir svara kādas ķibeles, bet arī tiem, kuriem ir dažādas citas veselības problēmas, kā piemēram diabētiķiem. Tikpat labi mēs varam dot arī bērniem un jebkuram, jo viena no kapsulām satur Q10 un zaļās tējas ekstraktu un, protams, spirulīnu. Par spirulīnu visas labās īpašības es jums tikko jau uzskaitījusi, un otra veida kapsulas atkal satur spirulīnu ar ingveru. Tātad ļoti, ļoti nepieciešamas tieši šai te pareizai imunitātes sakārtošanai, nepareizo tauku sadedzināšanai, un tieši Q10 trūkums organismā ir tas, kas liecina, ka mums sāk veidoties šie te liekie tauku kilogrami. Tādēļ uz to es gribu vērst uzmanību, kad ļoti, ļoti veselīgas piedevas, kuras mēs varam sūtīt un lietot arī atsevišķi, nedomājot par to, ka mēs gribētu iziet šo kursu. Protams, ja mēs gribam sakārtot savu organismu, tad šis kurs mums ir domāts 12 nedēļām. Un faktiski ēdienreizes mums šajā kursā ir paredzētas 5. Pirmajās 2 nedēļās mēs 1 reizi ēdam klāt salātus vai dārzeņus kādus, vai jebko tātad saprātīgā daudzumā, bet pārējo dienas daļu mēs varam pilnīgi mierīgi, esot savā steidzīgajā režīmā, pusdienās paēst zupu vai padzert šo te brīnišķīgo dzērienu, 200 ml, kas dod ļoti labu piepildījumu un nav šīs te bada sajūtas, vai arī ēdienu starplaikos apēst šo te 1 batoniņu. Sākot no 3. nedēļas mums profesors Tirts ir ierēķinājis jau 2 ēdienreizes bez šiem te produktiem, kas ir pieejami tieši šai te organismu un imunitātes sakārtošanai. Tas nu būtu tas, ko es jums varu šobrīd pastāstīt, jo es pati lietoju šo produktu tikai nedēļu. Sajūta ir ļoti laba, bet, protams, par nedēļu jau es jums nevaru teikt, kad mans svars būtu samazinājies tik acīm redzami. Jā, bet sajūta ir fantastiski, fantastiski laba. Svars, protams, ir samazinājies, bet, kā es jums jau teicu, es lietoju pirms tam arī silrepu, un silreps, protams, būtu ieteicams arī tiem, kuriem ir kādas
ķībeles ar aizkuņģa dziedzeri, jo to es pati izbaudīju uz sevi. Un, protams, viņš nedaudz arī sadedzināja liekos taukus. Nu, tātad tas bija tas, ko es jums vēlējos pastāstīt par profesora Virta institūta piedāvājumu. Ļoti augstas kvalitātes, jo profesora Virta institūts darbojās tikai uz šiem produktiem, ir tātad kvalitātes certifikāts, kuru mēs varam klientam uzrādīt, un ļoti, ļoti augsta kvalitāte. Jaukās līnijas Blue Nature, kas mums arī ir top produkts, ko mēs saucam par tātad Blue Box sēriju šajā Blue Nature firmā. Šajā attēlā jūs redzat Blue Box parfimērijas mašīnu, uz kuras tiek izgatavota jūsu individuālā parfīma pudelīte, kuru mēs ejot soli pa solim, apskatīsimies, bet tātad gandrīz katrs no mūsu partneriem jau ir izgatavojis, to es zinu skaidri, un izmantoja arī pagājušā mēneša iespēju, kad mēs varējām atkal pasūtot vienu, otru iegūt dāvanā, un tas nozīmē, ka mēs paši sev esam iegūši brīnišķīgu parfīmu veselam gadam, jo mēs šo parfīmu pasūtījām janvārī, kad bija akcija, un pirmo pudelīti vēl smaržojoties katru dienu, mēs neesam izlietojuši. Tātad ļoti, ļoti noturīgas, kvalitatīvas, jaukas smaržas. Kā tad tas viss izskatās, kā mēs tiekam pie šī te kolosālā produkta? Blue Box mums piedāvā, redzat, tātad šajā lielajā noliktavā vienu mazu brīdi paglabāt mūsu radīto darbu, bet kā mēs viņu radām, mēs apskatīsimies pēc šī te kataloga. Šāds pats katalogs Blue Box ir pieejams internetvidē, bet šobrīd starta pakās tiek dots līdzi arī šis te mazais katalodziņš, kurā skaidri un skaisti mēs redzam visu soli pa solim, kā mēs to darām. Un tātad pirmais solīts ir sekojošs. Mēs izvēlamies kādu pudelīti, tad mēs gribētu. Krāsas ir dažādas, izmēri dažādi, formas dažādas, ļoti interesants piedāvājums. Uz slaida jūs redzat parfīmu, ko es izgatavoju savam vīram, un šeit ir izvēlēts tieši zaļās pudelītes tonis, kurš tātad arī skaidri redzams, parfīms pats nav zaļš, ja, bet šis tonis izceļ šo te efektu. Tad, kad esam izvēlējušies pudelīti, mēs izvēlamies izsmidzinātāju, kāds mums labāk patīk, vai nu zelta vai sudraba krāsā, un uzliekam savam gara darbam pudelītai korķīti, kurš vislabākā cepurīte piestāvētu. Protams, pēc kataloga tiem cilvēkiem, kas tik labi varbūt neprot vizualizēt, ir grūtāk. Tāpēc es iesaku tiem, kas strādā tieši ar parfīmu, nesāt līdzi datoru, kurā mums ir iekšā programmiņa, un vēl labāk, ja ir pieejams internets, kad mēs varam cilvēkam ļaut iziet pašam šo te procesu. Cilvēki ir ļoti gandarīti, jo tā ir tiešām tāda kā atmiņa bērnībā, kad varam paspēlēties. Šeit šajā slaidā jūs redzat piedāvātās iespējas, kuras mēs varam likt kā tēmu. Atsevišķi, ja mums vajag dzimšanas dienām, apaļām jubilejām, mēs varam uzlikt gada skaitli, ja mums vajag kaut ko citu, kā es biju tātad savam vīram uzlikuši šo te karaļa kroni, jo mums Dānijā ir ļoti populārs šis te kronis, un lielākā daļa, kas sūta parfīmu, kā pirmo izvēlas šo. Bet, protams, ir ļoti daudz citas tēmas, kuras jūs redzat tātad slaidā, un kuras ir pieejams arī šajā katalogā, kā redzam arī nākamajā slaidā vēl, un mēs šīs tēmas varam dažādot, uz pudelītes likt vienu, uz kastītes likt otru. Tad, kad mēs esam izvēlējuši šo te tēmu, tad mēs gan uz pudelītes, gan uz kastītes uzrakstam vai nu novēlējumu vai vārdu. Šī tātad kastīte ir noformēta firmai, veikalam, bet
tātad, kā jūs redzējāt uz smaržas, tur bija tad man vīra vārds, ja? Mēs savu parfīmu varam nosaukt jebkādā vārdā. Kas vēl ir interesanti, kad kastītei otrā pusē tiek norādīts tieši šis te cilvēks, kurš šo parfīmu ir radījis. Un šeit jūs redzat dažādas iespējas, ar kādiem burtiem mēs varam rakstīt. Raksts ir ļoti kvalitatīvs, uz kastītes šis raksts tiek iegravēts, ja, tātad tas nav tā kā vienkārši tikai izprintēts un uzspiest, bet tiešām ļoti smalka gravēta sistēma. Ļoti, ļoti ekskluzīvi un skaisti izskatās. Šeit jūs redzat manu gatavo parfīmu, ko man gatavoja vīrs. Tas bija ļoti patīkams pārsteigums saņemt dāvanā. Es zināju, ka man viņš tiek gatavots. Pats aromāts, protams, tika manis izvēlēts, bet pārsteigums ir tas, ko tad cilvēks izvēlās un uzraksta jums, kā savam mīļajam cilvēkam. Un tātad šeit ir piedāvājums no kastītēm. Kastītes ir dažādas, ļoti skaistas, katram gadījumam un katrai gaumei tiešām piedāvājums ir plašs. Kā top pats aromāts? Dainai ir šī te lielā biznesa laboratorija. Tad, kad es biju Latvijā, mēs arī izmēģinājām, meitenēm ļoti patika, un šis tiešām ir nākotnes biznes tiem, kuri domā strādāt tikai ar parfīmu. Tad, protams, šī te laboratorija ir numur 1, kā ieteicamais darba instruments, jo šeit mēs varam no 2500 aromātiem, saliekot kopā 3 komponentus, izveidot savu vienu, kas būs neatkārtojams un tieši tas, kas būs mums patīkams. Bet tiem, kuri uzreiz vēl nav pieņēmuši lēmumu, vai viņi vēlas strādāt ar parfīmu, tad es iesaku sākt tieši tāpat, kā es sāku, ar šo te mazo biznesa koferīti, kurā ir 12 vīriešu aromāti gatavi jau un 20 sieviešu. Tātad šie parfīmi ir patentēti pie Network Word alianses, tie ir mūsu firmas patentēti, tāpēc mēs nevaram cilvēkam teikt, ka tas būtu salīdzināms ar kādām brendu smaržām, jo katrs brends tiek patentēts. Un šis ir Network Word alianses parfīmu brends, un tālāk jau tas ir jūsu parfīmu brends, jo jūs dodat šim parfīmam nosaukumu, tā ir jūsu izvēle. Un, protams, uz kastītes aizmugurē ir jūsu ID numurs, tātad, kuru jūs esat devis šim parfīmam, un jums tiek saglabātas šīs te autortiesības uz 5 gadiem, kad jūs varat iet savā ofisā un pasūtīt tieši tādu pašu otru līdzvērtīgu un pilnīgi neatkārtojumu. Ļoti jauka kompānija, kas ir mūsu aliansē, ir tātad Anglijas pazīstamā biznesa cilvēka Branson kompānija, kuru mūsu tātad kompānijas īpašnieks Helmuts Spīkers pārpirka. Tā ir viena no lielākajām kompānijām un jaunākām kompānijām, kas mums ir pievienojusies, Viat Home. Ļoti brīnišķīgs piedāvājums, sākot no gultas veļas, arī var teikt tiešām bižutērija, jo tā ir pieejama katram maciņam, tātad lētāks variants, bet ļoti, ļoti skaisti interesants piedāvājums, trauku sērijas un, protams, kosmētiskā sērija, kur sākot ar tušām, pūderiem, acu zīmuļiem, tušām, visam tam, kas mums ir nepieciešams ikdienā. Tātad šī līnija nodrošina mums visu to, kas stāv mūsu vannas istabā vai uz kosmētiskā galdiņa. Tātad redzējām, mums ir ļoti plašs piedāvājums no sērijas ķermeņa kopšanai, ko mēs apskatījāmies, un tātad tālāk mēs pievienojam arī dekoratīvo kosmētiku. Interesants piedāvājums ir pie kompānijas, kura arī ir mūsu aliansē, Natura Vita. Natura Vita ir tā, kas piedāvā produktus uz asai ogas bāzes. Uz asai ogas bāzes, tātad asai ogas sulas, kas ir ļoti, ļoti iecienīts pie mūsu partneriem. Arī paši mēs lietojam ikdienā šo te asai sulu 30 ml dienā kā piedevu un tiešām tādu baudījumu.
Ļoti labi arī sakārto organismu, imūnsistēmu, šo te asai sulu šķaidītu varam dot arī saviem bērniem. Jo katrā ziņā, noklausoties skolu par to, ko mēs drīkstam dot saviem mazajiem bērniem un ko nē, mūsu daktere teica, veikalā nopērkamās sulas, lai cik viņas skaitās dabīgas 100%, bērniem dot viņas ir kaitīgi. Tātad dodam atšķaidītu asai sulu un saprotam, ka mēs dodam tātad dabīgu sulu, jeb arī spiežam paši no apelsīniem vai no kā cita. Uz asai ogas bāzes Natūra Vita piedāvā mums arī ļoti brīnišķīgu ķermeņa kopšanas līniju, kurā ietilpst gan šampūni, gan tātad arī krēmi, ķermeņa eļļas. Arī paši esam izmēģinājuši krēmu, protams, es vēl gaidu, bet šampūnu jau esam novērtējuši. Ļoti labi mati, mīksti, patīkama smarža. Tiešām ļoti augstvērtīgs, labs produkts ķermeņa kopšanai ikdienā. Ko es gribu piebilst vēl par šo te Natūra Vita produktu? Uz asai ogas bāzes kosmētiskā līnija ir tikai mūsu kompānijai vienīgai. Tātad, ja jums ir cilvēki, kuriem ir kosmētiskie saloni vai biznes, un viņi grib savā biznesā ienest kaut ko inovatīvu, smaržas numur 1 mūsu inovatīvais produkts, kas ir kompānijai Network Word Alliance tikai, tātad šis te kosmētiskais piedāvājums uz asai ogas bāzes, un, protams, arī visi pārējie produkti, bet, ja mēs pieminam 24 karātu zeltu vai sudraba līniju vai aloja vera, jūsu potenciālie klienti var teikt, jā, tas jau ir visiem. Viņi neskatīsies to, kāda ir atšķirība. Bet uz šāda bāze, tātad asai oga mums ir pirmajiem. To mēs varam likt kā uzsvaru, piedāvājot kaut ko interesantu. Nākamais piedāvājums Alliances kompānijā ir no Apas Vital. Apas Vital ūdens sistēma. Tīrs ūdens ir nenovērtējams visās valstīs. Dānijā ļoti pieprasīts, jo mums šobrīd atkal ofisā ir palikuši tikai ūdens filtri, kas ir liekami uz galda. Tas liecina tikai par to, cik produkts ātri aiziet un kā mēs atkal gaidām, kad viņš parādās un kad mēs viņu varam iegādāties. Nav tā kā produkti, kas stāv veikalā un pārdevēji skrien pakaļ. Šeit pircēji paši prasa un paši meklē. Un tātad Apas Vital sistēma ir tā, kura jums varētu būt mājās kā nākamais darba instruments un, protams, arī tīra ūdens avots. Piedāvājums no kafijas kluba. Ļoti pieprasīts. Atkal man ir jāsaka, jo kafijas automāti ir tie, kas beidzās visātrāk un uz kuriem mēs jau sākam stāvēt rindā. Jo tas nozīmē, ka, ko var teikt par Dāniju, Dānija ir viena no kafijas dzērāju zemēm, un, lai gan katrā mājā ir kafijas automāts, tad tas, lai viņš būtu jauns, tiek steidzīgi mainīts pret šo te, jo kafijas piedāvājuma klāsts uz šo brīdi jau ir 12 šķirnes un tiešām ļoti augsti novērtēts. Par kafiju man ir atsevišķa skola, un kafija mums ir ne tikai veselīga, bet arī ārstnieciska. Par to mēs varam vairāk runāt, ja mēs dzeram tātad šo te uz asai ogas bāzes, vai provigru, vai tongusku, bet, protams, ikdienā lietojot kaut vai to pašu espresso vai naturālo kafiju, gan jūsu ciemiņi būs pateicīgi par to, gan arī jūs paši novērtēsiet šo te kafijas kvalitāti. Mēs viņu esam novērtējuši un lietojam šo kafiju ikdienā. Tādēļ es veidoju šīs skolas par kafijas biznesu, jo redzu, kā cilvēki pieprasa tieši šo te kafijas automātu un kafiju, kas ir ražota Itālijā. Ļoti augstas klases un kvalitātes kafija. Viena no kompānijām, kas ir mūsu piedāvājumā, ir arī Dream Scout. Dream Scout ietver sevī ļoti plašu klāstu no pazīstamiem brandiem, kā Versace, Gucci un pārējie, neuzskaitīšu viņus, ar 70% atlaidi jaunajām kolekcijām,
tāpēc, ka šis ir īpašs līgums kompānijai Network World Alliance tieši ar šiem te brendu ražotājiem, un jūs iegādājaties pa 70% lētāk nevis novecojušus modeļus, bet tieši šos te jaunos modeļus. Text for net. Džinsi ikdienai. Ko es varu teikt? Ļoti labas kvalitātes džinsi ikdienai, bet par šiem džinsiem neko daudz vairs nestāstīšu. Šobrīd iet ļoti labas akcijas, mums pagājušā mēnesī beidzās akcija, labs piedāvājums, bet gan ļoti lieliem apjomiem, jo šie džinsi tiek izpārdoti. Izpārdoti, lai mēs tiktu atkal pie jaunas džinsu kompānijas un varētu pamainīt savu produktu klāstu. Tātad ļoti, ļoti labi un novērtēti džinsi arī pie mums Dānijā. Pīrlang. Šī ir elitāras klases rotas lietu kolekcija. Pīrlang ir ļoti atpazīstama kompānija, gadus 20 jau tirgū, bet tagad pievienojusies mūsu aliansei, un tie, kas ir bijuši potenciālie klienti Pīrlang rotas lietu mīļotāji, mūs meklē, mūs atrod un pieslēdzās mums tikai tāpēc, ka šīs ir brīnišķīgas un kvalitatīvas rotas lietas. Iesaku par viņām meklēt vairāk informācijas un strādāt arī ar šo te Pīrlang kolekciju, jo viņa izskatās ļoti kvalitatīvi un elitāri uz jebkuru cilvēku, kurš sevi ļoti augsti vērtē, cenas arī ir pieņemamas. Šī kolekcija mainās reizi gadā, bet kas ir pats interesantākais, tātad Pīrlang piedāvā ļoti, ļoti augstas klases servisu, jo cilvēkiem, kuriem šīs kolekcijas ir pat 8 gadus vecas jau, ir iespēja, ja rotas lietas tik ilgstoši nesājot kaut kur nedaudz ieskrāpējās vai neizskatās vairs tik svaigas, aizsūtīt uz firmu, firma viņas nopulē, apstrādā, un jums šī kolekcija ir atkal kā jauna. Protams, Pīrlang kolekcijas tiek veidotas tā, kad viņas viena otru papildina. Šeit ir iespēja brīnišķīgi nopērkot vienu kolekciju, teiksim, kaut vai to pašu rotas, kakla rotu, kombinēt ar kuloniem kopā, ar magnētiņiem, vairākas iespējas. Kakla rotas ir veidotas arī pie jaunās kolekcijas tā, ka viņi var nesāt arī ap kaklu un var nesāt arī kā jostu. Ja? Tātad vairāk arī patreiz nestāstīšu, kas ir svarīgi, šīs rotas lietas nesatur niķeli. Niķelis ļoti daudziem izraisa alerģiju, bet ļoti gribu likt akcentu uz to, ka šī ir elitāras klases un mūsu lepnums tieši arī Pīrlang, tiem, kuriem patīk strādāt ar rotas lietām. Un nenoliedzami šodien mēs esam pavadījuši kopā stundu un pastāstīšu par mūsu mīluļiem, bet šī būs pēdējā kompānija. Tas ir kompānija Animal Deluxe. Mīluļi ir gandrīz katrā mājā. Animal Deluxe piedāvā dzīvnieku pārtiku gan kaķiem, gan suņiem, gan arī zirgiem. Ar ko tad ir atšķirīga šī pārtika no pārtikām, kas tiek piedāvātas tirgū? Par šo pārtiku esmu lasījusi skolu, ļoti, ļoti augsti vērtēta pārtika, jo konzervos viņa satur 86% tīras gaļas. Protams, sausajā barībā šīs gaļas procents nav tik augsts, bet sausajā barībā pareizi sabalansēts atkal vitamīnu un mikroelementu piedevas ir tās, kas palīdz mūsu mīluļiem uzturēt veselību. Tātad šis produkts, kuram ir dzīvnieki un kurš ir šīs kompānijas partners, nenoliedzami būs arī jūsu top produkts jūsu mājās. Ar to es arī gribu šo te konferenci beigt un teikt jums
visiem lielu paldies. Iespēja pie katra atnāk vienu reizi, arī pie mūsu jaunajiem partneriem, arī saviem potenciālajiem nākamajiem partneriem skaidrojiet par to. Mārketinga plānu es šodien vairāk nestāstīšu. Vienīgais, ko es gribu teikt, tas ir tas, ko es jau sākumā teicu, kad mēs izmantojam tātad šīs te atlaides, kuras mēs iegūstam piereģistrējoties pie kompānijas jau tikai kā lietotāji, jo ļoti grūti daudziem cilvēkiem ir iedomāties par biznesu, un vispār vārds bizness varbūt nav pieņemams, bet kā lietotājiem kompānija dod 3% atlaidi. Un, protams, kā jau visur, kādēļ ir šīs kartes tiek piedāvātas tāpēc, kad jūs krājat dažādus punktus, vai arī ar to jūs piesaista kā pircēju. Un parasti veikalā prasot šīs kartes, tas nozīmē, ka jūs šajā veikalā nākat gandrīz katru dienu. Un tas ir vienkārši ļoti skaists mārketinga triks. Bet šobrīd, ko es gribu teikt, tiem, kuriem gribās dzīvē kaut ko mainīt, tevi izglābs kompānija Network World Alliance. Jo īpaši tajās valstīs, kur ir ļoti grūti, kur ir zems tātad darba piedāvājums, kur ir zems atalgojums, tieši kompānija Network World Alliance varbūt uz pirmo brīdi ar savām netik zemajām cenām, bet, kā teicu, produktu, kas ir kvalitatīvs un kas lietojas ļoti ilgi un dod jums iespēju saņemt šīs te brīnišķīgās atlaides, jūs izglābs tieši ar to, kā mēs sākumā iestājoties šajā kompānijā domājām, nu kas tad tur tāds ir štruns. Pirmkārt, produktu bija grūti izvēlēties, bet šobrīd tiešām, kāpēc es saku, tevi izglābs, kad mēs strādājot mājās, neuzdodam vairs jautājumu, kāpēc stāvēt rindās, kāpēc drūzmēties lielveikalā, mēs to visu varam jau pa lielākai daļai pasūtīt caur internetu un 3 dienās saņemt mājās. Protams, mūsu partneri gaida ilgāk un jāsaka paldies maniem partneriem, kas gaida un arī pārējie, bet labs nāk ar gaidīšanu un silts ar sildīšanu, tas ir latviešu teiciens. Un, protams, jūsu bērni, kas tagad mājās ir maziņi vai mazbērni, vēro, ko jūs darat pie datora un kāpēc jūs esat tik apmierināti. Apmierināts tāpēc, ka es tiešām varu jums teikt, kad mūsu kompānijai, kura ir tātad superstars, vai kā mēs esam atsevišķi katrs savas grupas nosaukuši, ļoti dinamiski attīstījusies, un šajā mēnesī mēs jau esam auto bonusā. Un tas nozīmē, ka mēs tagad tiešām stāstam saviem partneriem un visus, kurus vien mums ir spēks, mēs uzrunājam, jo mēs zinām, kā šo rezultātu sasniegt. Ja vēl varbūt mēnesi atpakaļ mēs par to šaubījāmies un nebijām tik ļoti pārliecināti, tad tagad šobrīd mūsu auto ir pacēlies un gāze grīdā un mūsu komanda iet uz priekšu. Un vienīgais, ko es gribu pateikt no mārketinga plāna, tātad mārketinga plāns mums ir klasiskais, tas, kuri saprot kaut ko no multilevel mārketinga sistēmas. Un tātad šajā klasiskajā plānā tas pirmais līmenis, uz kuru tad mēs tiecamies, tas ir mūsu tātad šīs te procentu izmaksas līdz 21%. Mūsu komanda šobrīd ir jau dažādos procentos, bet, kā es teicu, pirmais auto bonus, kas ir ļoti viegli, to es uz šodienu jau varu teikt, sasniedzams 15%, tiešām pastrādājot un motivējot cilvēkus, un tad, kad viņi sāk lietot produkciju un novērtē šos 15% saņemt, un cik tas ir patiesi prieks un gandarījums. Un, protams, 21% tas nav viss, tā ir tikai pirmā daļa, par kuru mēs priecājamies, par otro daļu, lai jums nejauktu galvu, es nestāstīšu, bet tas ir tas, kas jūs izglābs, kā es rādīju slaidā. Bet, protams, jums ir nedaudz jāpamaina domāšana. Par to es gribētu teikt tiem jaunajiem partneriem, kas mums ir šodien pieslēgušies un kuri klausījās. Un tu jau sen to esi pelnījis. Ko es vairāk varu teikt? Cik es sapratu, tad
Varbūt, ja mums ir pieslēgušies jaunie cilvēki, kuri vēl nav reģistrējušies, noteikti interesēties pie tiem, kas jūs šodien uz šo prezentāciju uzaicināja, un gribu teikt, ne mirkli nekavēties un nešaubaties. Atrodat savu pirmo pirkumu, ja jūs nevēlaties no starta pakām, noteikti jūsu konsultants un palīgs, kas jau ir pie kompānijas Network World Alliance, palīdzēs jums izvēlēties jebkuru no produktiem, kuru jūs varēsiet izmantot ikdienā. Un tad pēc tam jau skatīsieties, vai jūs tiešām viņu attīstīsiet kā biznesu, vai jūs vienkārši lietosiet augstas kvalitātes preces. Paldies! Ar to es šodien gribu teikt jums visiem. Varat uzdot jautājumus, ja tādi ir radušies.